Nu lūk, arī lapas jau nokritušas. Bet šis rudens ir tāds dīvains, kad lapas nekrīt. Iedomājieties, 18. oktobris, un viņas tikai tagad sāk mazdrusciņ dzeltēt. Bet mēs skriesim tādā saulainā dienā pie porcelāna. Gan jau kādu porcelāna pērli jums parādīšu. Tikko nogriezu pēdējās rozes, un lūk, tāda pērle ir no 19. gadsimta. Rīgas porcelāna rūpnīcas vēsture ir saistīta ar 2 uzņēmumiem – Kuznecova fabriku un Jesen fabriku. Tik tiešām muzeja eksponāts. 19. gadsimta atbalsts. Un vēl uz šo brīnumu paskatīsimies. Kā teicu, gleznojums ir viena autora, un cik ir līdzīgi šie dekola gleznojumi. Mēs jau priecājamies par šo terīni, kura ir ar daudzām plaisām. Nu vēl priecīgāki ir par šīm abām terīnēm. Tik tiešām 19. gadsimts. Neticas. Un tas ir zīmogs. Un kur tad bez brīnišķīgās laimas? Laima, dzelten-oranžie ziediņi, tik attiecināms uz rudeni. Smalks zīmējums. Zina ulste. Porcelāna fajansa fabrika vai arī Rīgas porcelāna fajansa fabrika Rīga. Paskatieties uz šīm daļajiem krūzītes rokturīšiem. Tie pat nav tik daļi, kā es teiktu, kā smalki, un mūsējiem tagadējiem cilvēkiem ir jāmācās turēt šādas krūzītes. Un vēl interesants salvešu turētājs, kas nudien ir redzēts tikai pirmo reizi, lūk ar tādu skaistu sunīti. Nu, šie salvešu turētāji jau ir apmēram 1980. 1990. gadi. Bet gribējās jums parādīt, ka tas ļoti rets dekols. Un tik pie daļajām rudens rozēm vēl jāparāda, protams, daļo māru ar rozā ziediem. Tejas servīze. Brīnišķīgi, skaisti, spilgts dekols. Ļoti priecīga servīze un noteikti baudīt ziemā tā, ļauj katram uzsmaidīt. Šo jauko svētdienas rītu turpinu jau savā virtuvē. Ar brīnišķīgu, jauku rožu dekolu. Šīs kanijas ir no servīzes Tauta.
Paskatieties, kāds dekols. Pagriežot otru pusīti, mainās dekols, un, kā jūs ziniet, tajos laikos šis viss bija gleznots ar roku, nekādu uzlīmju. Protams, porcelāna fajansa fabrika Rīga zīmogs, un ļoti jauki ir saglabājies līdz mūsdienām. Nākamais – jaukās divas dosaktas. Rozīgs dekols. Un, ziniet, man viņas atgādina dārzā rozā mikelīšus. Arī porcelāna fajansa fabrika, servīze sakta. Servīzes jūrmalas daļas. Lūk, tāda kanniņa un lielais cepumu trauks. Jūrmala. Šai jūrmalai ir interesants vāciņš un, protams, zīmogs porcelāna fajansa fabrika Rīga. Senatnīgā ausma. Arī ļoti interesants un redz dekols, oranžīgs. Un šīm krūzītēm ir vienā pusē ziediņš, otrā vairāk uz lapiņu. Nu, pats kūku šķīvis ir vienkārši apbrīnojams. Porcelāna fajansa fabrika Rīga. Ausma. Nu, un šī burvīga ausma ir tikai kanniņa un arī interesants rokas gleznojums. Kā vienmēr, porcelāna fajansa fabrika ņēma visus dekolus no Latvijas dabas. Arī otrajā pusītē un, ziniet, man šīs ausmas kanniņas atgādina kā tādus kaut kādus kosmosa kuģus. Un porcelāna fajansa fabrikas Rīgas zīmogs. Ausmas pilns komplekts. Kā negaidīti ir sanācis tas, ka tā ir nonākusi tieši pie mums. Jo ļoti, ļoti sapņoju, domāju, kā gribas to rozīgo ausmiņu ar tām maigajām, varbūt rožu ziediņiem. Un vienmēr viņa bija man ceļā tikusi pa ļoti augstu cenu. Bet te divos piegājienos atnāca un jau lūk, gandrīz ir pilns ausmas komplektiņš. Maigs rozā, maigi zelta ziediņi, reikana, cukurtrauks, piena kanna un
6 do. Protams, tā ir senatnīgā porcelāna fajansa fabrika. Rīga un sarkanais zīmoks. Un arī šī ausma, kā viņu sauc, ūsu ausma, man viņa vairāk asociēs ar jūru. Tāda arī interesanta. Cik daudz bija dažādu dekolu izdomāts. No jaunākām servīzēm ir ija, un šī tieši iepatikās ar jaukajām vīnogām. Kaut gan porcelāna mājaslapā es lasīju, ka tas ir komplekts, nevis servīze. Jā, un redziet, krūzītes ir vidējas, kanna arī ir vidēja, un no šī komplektiņa droši var dzert gan kafiju, gan arī tēju. Garšīgās vīnogas. Es kādreiz iedomājos, kad sēžot zem vīnogām, garajām stīgām, un uz maza galdiņa ir uzlikt šis komplekts. Iedomājieties, cik brīnišķīgi ir ielikt vīnogas lapiņu vai vīnogu ūdenī un baudīt to dabisko garšu, kas ir vīnogām. Un tagad rozā skaistums, rožu rozīgums. Šo servīzi es jums kādreiz vasarā rādīju uz rožu fonu, bet šai servīzei ir svētki, jo ir nācis klāt lūk tāds daļais cukurtrauks. Vienmēr man izbrīna tas, ka šīs maigās, smalkās trauku osiņas ir tik stipras, ka nav jābaidās, ka viņas jāņem rokās, ka viņas varbūt saduzīs, saplīsīs. Nē, viņas ir ļoti stipras. Tik tiešām laimas svētki. Bet vēl gribas, lai lielāki šie svētki būtu. Protams, gribas teikanu. Šī teikana ir drusciņ līdzīga, bet tomēr nav tas dekols. Bet es turpināšu meklēt un cerams, šai laimai būs īstie rožu svētki. Brīnišķīgi skaista laima. Rozā rožu laima. Un rozā jūrmala, kas arī ir diezgan reta. Rozā krāsa ir drusku nogājusi, bet vienalga šī burvīgā jūrmala parāda savu skaistumu. Un teikšu, ka vienreizīgumu pilns komplekts nav redzēts, bet šī ir tik tiešām rozā maiga servīze. Iedomājieties, ka 1960. gadā ir klāta tāda
servīze Jūrmala maigi, maigi rozā krāsā. Un pašā nobeigumā gribu jums parādīt kanniņu, ka arī šī porcelāna fajansa fabrikas Rīga ir ražojums. Bet kādi smalki ziediņi! Arī šeit ir ziediņi gleznoti. Dekols. Šī kanniņa būs tāds kā mājas gariņš, kas atgādinās par vasaru, par saldajām, garšīgajām zemenēm. Zīmogs. Un šajā rudenīgajā oktobrī visiem novēlu atcerēties savu skaisto, brīnišķīgo, garšīgo, smaržu sajūtu vasaru. Un visiem atā līdz novembrim.